Pilsētai vajag ne tikai zaļus parkus, bet arī zaļāku sabiedrisko transportu. Tādu, kas ir moderns, ērts un videi draudzīgs. Vai zināji, ka pēdējo reizi Rīgā jauna tramvaja līnija tika izbūvēta vairāk nekā pirms 40 gadiem? 2025. gadu mēs varam atzīmēt kā vēsturisku brīdi, jo ar Atvesļošanas fonda atbalstu tiek būvēta 7. tramvaja līnijas pagarinājums līdz Višķu ielai. Savukārt ar Kohēzijas fonda atbalstu 7. un 5. tramvaja līnijas tiek pielāgotas zemās grīdas tramvajiem. Kādas jaunas pārmaiņas tu esi ievērojusi pilsētas sabiedriskajā transportā? Zemās grīdas tramvajas ar to, ka vienā līmenī var iekāpt, nav jāceļ tas solis augšā. Kondicionieri, kas šajā laikā ļoti nodara. Rīgas satiksmes autobusu parkā pat laban ir 35 ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu iegādāti Solaris elektroautobusi, kuri ikdienā vadā rīdznieks un arī pilsētas viesus. Kā ir plānots uzlabot Rīgas sabiedrisko transportu? Mēs strādājam pie vēl viena jauna iepirkuma, kas paredz arī vēl kopā 120 jaunu transporta līdzekļu iegādi, bet ļoti svarīgi arī, lai sabiedriskais transports kursētu, lai pēc iespējas arī pasažieris viņu pārsēstos, tad arī ir infrastruktūra, jo viens ir transports kā transports, bet otrs ir arī infrastruktūra tramvajiem, sliedes, kontaktīkls, tieši tas pats arī trolejbusam. Tā kā tās ir tādas divas neatņemamas sastāvdaļas vai sastāvdaļas, kas viens otru papildina, lai arvien vairāk tomēr cilvēki brauktu ar sabiedrisko transportu un lai viņš kļūtu vēl arī zaļāks. Kā tu pārliecinātu cilvēkus vairāk izmantot sabiedrisko transportu? Es teiktu viņiem, ka ar transportu ir, manuprāt, lētāk braukt, kā arī ātrāk, jo autobusiem ir sava josla un arī tramvajiem savas sliedes. Tā izskatās Eiropas zaļais kurs darbībā, un mēs visi tajā piedalāmies. Jo zaļāks sabiedriskais transports, jo zaļāka ikdiena mums visiem. Braucam kopā zaļāk!